Svētdien, 15. martā, Rencēnu pamatskolā tikās Butnieku novada sporta entuziasti, jo tur norisinājās jau otrās Butnieku novada ziemas sporta spēles, kurās sacentās komandas no visiem 6 Butnieku novada pagastiem. Šodien notiek otrās Butnieku novada ziemas sporta spēles. Notiek viņas Rencēnos sakarā to, ka pagājušajā gadā Rencēni pirmajās ziemas sporta spēlēs vinnēja, tāpēc mēs devām viņiem priekšroku šogad organizēt Butnieku novada ziemas sporta spēles. Un mums ir liela privilēģija tā, ka šeit ir ļoti liela un sporta zāle, un tāpēc mums arī šogad kā pirmo gadu ir ielikts sporta veids kā florbols. Notiek 9 sporta veidos – šahs, dambrete, tenis, novus, 2 stafetes, florbols, administrācijas stafete un zolīte. Sporta spēles bija domātas 1. martā. Bija doma, ka būs sniegs, bet sakarā to, ka nebija sniegs, mums bija domāts tajā vietā slēpošanas sacensības. Un tā kā nebija sniega, nav slēpošanas sacensības nenotiek, tāpēc izdomājām alternatīvo stafeti. Vai jūs pats arī paspēsiet kaut kur piedalīties? Jā, es pat nezinu, kā es visu varētu. Es jau varētu daudzos sporta veidos. Man ir mīļākie sporta veidi. Šeit ir florbols, novus, zolīte, bet noteikti varēšu tikai piedalīties vienā no visiem. Arī šogad ziema nelutināja ar sniegu, tāpēc pasākumu rīkotāji bija parūpējušies par laika apstākļiem piemērotām sporta disciplīnām. Dalībnieki varēja piedalīties arī individuālajos sporta veidos un stafetēs, bet sacensību uzvarētāju veikšana notika Rencēnu pagasta kultūras namā. Bez visām citām aktivitātēm kā ierasts norisinājās arī administrācijas stafete, kurā spēkiem mērojās pašvaldības darbinieki. Jutīšu līdzi savai komandai. Un tāpat, ja jūs aizmugurē redzēt, florbolu spēlējuši. Kas tad šogad ir vairāk? Kas ir varbūt izmainījies kopš pagājušās reizes? Florbols nebija pagājušajā gadā. Tāpat tās bija plānos pagājušajā bija individuālā stafete mazliet savādāks. Šahs, dambrete, novus tie palikuši vecie. Jā, tie sporta veidi. Vai tu startēsi arī tajā administratīvajā stafetē? Jā, es vismaz tā sapratu, ja būs uzdevums, būs jāstartē. Un tas arī kaut kas jauns, bet tas bija arī pagājušajā gadā? Tas bija arī pagājušajā gadā, tikai šogad būs noteikti kaut kas cits jādara. Es patiesībā vēl nezinu, kas būs jādara, tas pārsteigums tagad. Pirmās Butnieku novada ziemas sporta spēles notika Ēveles pagastā, kur komandu kopvērtējumā godalgoto 1. vietu ieguva Rencēnu pagasta komanda, kura izcīnīja uzvaru arī šogad. 2. vietā atstājot Butnieku komandu, bet 3. vietā šoreiz Ēvele.